It's crazy. It's rally. Čau, čau, man mīļie skatītāji! Mēs šodien dodamies uz rally Liepāja. Mini rally karost. Labi, pajaunam. Čau, skatītāji! Mēs šodien dodamies uz ralliju. Es tagad braucu ar šo burvīgi jauno Toyotu uz rally kustību. Mums sen nav bijis rally video. Rally kustība, vadojumu vīdi. Tā ir rally kustība. Čau, čau, man mīļie skatītāji! Mēs šodien dodamies uz mini rally karost, dodamies uz pirmo posmu Gaviezē, pēc tam mēs lidojam uz otro posmu pilsētā. Ar manim šodien ir mans galvenais sporta neatkarīgais komentātors. Es dotu kādu 7 pa daudz izslīdēju, tur ātrumu bišķiņu zaudēju. Ričards Skuja un pats labākais marketinga eksperts Latvijā Kristiāna Bredauskā, a.k.a. Eiropas studio draudzē. Mēs kavējam rally apmēram pusstundu, bet Ričards teica to, ka rally sākumā esot mazmotoru čaļi, tāpēc mēs par to nesatraucamies, jo trinieks vai ne, svecis. Šī tev jaunā mašīna ir? Šī man jaunā mašīna, jā. Toyota Avensis. Tā kā policija tādā ziņā. Kur policija? Priekšā. Mēs varam veizā uzlikam uz policiju. Nebūs policija. Jep. Jo. Paldies. Paldies. Mums te vispār vajadzēja jau sen griezties. Šeit? Mēģinājām ierakstīt intro un pabraucām garām uzlīkumu. Pagriezienam. Bļā, es nezinu. Te ir privāta māja, vecīt. Esmu vakals Mums vajadzēja griezties tur, kur mēs apgriezāmies otrādi. Nu jā, tur BMWs brauc pretī. Ej, nu sorry! Nu, mēs esam, nu labi, esam, nu. Jā. Mans draugs Ričards, kad mēs filmējam intro, viņš man tāds, ai, mēs pabraucām garām, griezies te, tā apgriezies, un tas ir līkums, kurā mums jānogriežās. Mēs apgriežamies, braucam, un viņš tāds, tur, kur mēs apgriezāmies, tas bija īstais līkums. Nu, es nevaru visu darīt. Draugi, mēs esam rally otrā posmā uz Graņķens ar manīm ir Šturmans Ričards, aizmugurē sēž Kristiāna Bredauska. Mēs pisām pa Graņķeni, pagaidām turamies otrajā vietā. Kādā klasē mēs esam? Mēs esam priekšpiedzīves klasē. Hibrīds. Hibrīd. Nu jā, tā mums ir jāmeklē kaut kur nolikties. Tepat vien jāstājās. Bļēt, būs baigā iešana, kā ir pilna. Kā tev var izbraukt, piemēram, man mašīna tagad brauks pretī? Nu, tev pīsarek uz kartupeļiem visam. Vai viņš tā kaut ko teiks? Tur jau varat nebraukt, tur neatļauj skatīties. Visu cenu no lauka projām. Kāpēc? Kāpēc? Saimnieks neatļauj. Tad mums jābrauc vienkārši pilsētu. Paldies tev liels. Mums jāmet ripā. Bet kāpēc te tik daudz mašīnu? Tāpēc, ka kartupeļs mīd ārā. Mēs varam uz startu braukt? Tas bija krīņš, bļā, rīktī krīņš. Mēs Sāc no jauna. Bez 5. Mēs esam ieradušies pirmajā rally posmā. Mēs esam Gaviezē, mēs līdz nointervēsim pāris braucējus, paprasīsim, kāda viņiem ir sajūtas pirms brauciena. Vecīt, viss tās skaņas var dzirdēt, varbūt to mikrofons ir, Nu, es zinu. Un re, kur ir mūsu labākais rally braucējs. Pirmais numurs. Pirmais numurs. Varēja paprasīt, lai aizved līdz startam. Tur tālu jāiet. Nu, es nezinu. To tu varēji uzprasīt. Tā, draugi, mēs līdz intervēsim braucējus, paprasīsim, kā viņi jūtās pirms savu pirmā braucienu. Kāda jums ir sajūta pirms braucienu? Bišķiņ rokstrīts. Bišķīt rokstrīts, bet tas adrenalīns, tas tikai palīdzēs. Pazudīs tad, kad gaismas pazudīs. Pareizi. Vēl jums veiksim. Kāds jums ir sajūtas pirms braucienu? Nu, protams, ka satraukums. Pareizi. Otrais rallijs un... Tikai otrais mūžā, jā? Tikai otrais. Nu, pirms 21 gadu vēl, tagad bija jauns un smuks, tagad tikai smuks un tagad ir otrais. Jūs ar sievu kopā brauksiet? Jā. Es ceru, ka jums vakarā nebūs jāstrīdās par to. Vienkārši sieva neatbrauks līdz galam, izsēdinās ārā, daudz runās pretī. Jums ir pirmais brauciens vai jūs jau pieredzējis? Šogad 4. rallijs. Šogad 4. Un cik pavisam jūs esat braukuši? Vecos laikos kaut ko ļoti senos. Un tā kā bijāt skaists un jauns, jā? Jā. Vēl jums Vairākas galvas, paldies. Tā, draugi, mēs bijām pirmajā posmā un mēs nofilmējām braucējus, paprasījām, kā viņi jūtās pirms savu pirmā posmu
Un, principā, viss pateica to, ka viņi satraukušies, bet es uzskatu, ka tas satraukums ir labs, jo viņiem tas palīdzēs koncentrēties trases gaitā. Tā kā tā, tur daudz ko nevarēja redzēt, jo mēs bijām pašā startā, un tur, kur tā kā varēja redzēt pašu to posmu, skatītāji mums pateica, ka tur viss dzen projām. Mēs tagad dodamies uz pilsētu, un jau tur tā cerēsim, kad varēs nofilmēt kaut kādu foršu līkumiņu. Iedod to DJ kameru. Ko es daru? Vot skaties, vienīgā vieta, kas ir šajā kamerai, kas ir viegli tā kā salaužam, ir šī. Šeit viss pārējais ir diezgan stingrs, un ne? Varbūt ir tā vienīgā vājā vieta, tā kā jānosadz. Vienīgā vājā vieta, un šitas jau nekas viņam nenotiks. Makuši, es tu pats ieliec. Tā, šobrīd mēs dodamies uz galvo būdiņu, par ko... Galveno būdiņu, kas principā... Kas ir atbildīgi par šo pasākumu vispār. Organizatori, viņi ir atbildīgie par to, lai visiem viss patīk, lai labs garstāvoklis, lai nav nekāda liekas negācijas. Šobrīd Ričards uzprasīs, kā viņiem iet, kāds ir cenas uz labo garstāvokli, un vai pasākums izdosies. Var viena aliņa. Es dzirdēju, ka šis ir organizatoriskais, kad jūs atbildat par labiem garstāvokļiem. Manam draugam ir slikts garstāvoklis, jūs viņam palīdzēsiet. Te jau ēdiens arī ir jau. Opa. Abrūnie. Ko? Kapteins. Jim Bims. Nu, es laikam aliņu. Cik maksā ēdiens? Negribu? Man maksas nemaz nav līdzi, bet nu Ričards paņems. Nē, vien bildi. Labdien, Terop studio, un šis ir rallijas. Dinamiski iziet no līkuma un startē, davai! Noslāp. Sajūgs beidzās. Degviela beidzās, man liekas. Pamaz upē, lai gribēja iekonomēt uz svaru. Sūdīgi sanāca. Jā. Renault ātri iziet no līkuma un gāzē! Ir, zauk! Es te tagad stāvēšu un gudri dirsīšu pa visiem. Rob studio! Laikam neesi tik populārs. Cik tu alles jau izdzēri? Pusi. Oi! Oi? Kas tur ir? Labi, uz skatītājiem aizgāja. BMW. Šito es saprotu. Ui! 26. numurs, respekts, halo. Ja šitas vidiklips savāks 1000 laikus, nākošais gadu Roberts ar 46. braukšu šitajā rallijā. Un es neiešu kā stūrmans, jo es vēl gribu dzīvot. Ar Eniju? BMW. Kāds ir braucis mini rallija ar busiņu? Es nezinu, bet Pūra Baltikas Burnout Challenge'ā tur bija tā kā Bet tu domājies, ka mēs busiņš. nākošais gadā busiņu maukt? Nu, cik liela busiņa? Nu, es nezinu. Ui, lido iekšā žurka. Nē, tas 46. 46. ņem Tavu līkumu. mīļākā mašīna. Bišķī gāzi vajag vairāk. Labi, Ui. Tagad bija bišķi pa daudz gāzi. Un Nu, dinamisks saguri jau atkal. izgājiens. Seguma maiņa. Baigi gurden, baigi. Tur pirmajā līkumā bija bišķi pa maz gāzes, otrā bija bišķi pa daudz. Mums vajadzētu paņemt busiņu un parādīt, kā jābrauc rallijā, jo mēs reāli tā kā... Šajā visā galvenais ir nenomist. Jā, vienkārši filmē, Un gan jau kā kāds komentārs. Gan jau kādreiz es kaut ko arī smieklīgi varēšu pateikt. Esmu atnācis baudīt šovu, bet šovs ir izpalicis. Ew, bet šitas normāli. Nu, ko normāli? Normāli gandrīz apstājās līkumā. Nu, skaņa bija vairāk nekā ātrums, tas ir fakts. Skaņi ir labi. Skaņa ir, bildi nav. Re, kur ir spīts. Nu, kas tas ir? 36. Kompakts. Kompakts tas ir. Uj! Kompakts uz skatītājiem. O šitā čaļ man patīk. Pilnīgi slīp iet līkumā. Uj! Ej, palīdz, pastum. Viņam vajag motivāciju. Davai! O, šī tāda braucēja man patīk. Šito es atbalstu. Beidzot, kaut kāds akšens, kaut kāds adrenalīns, kaut kāds,
Beidzot, Šovs, kāds iedeva šovs, gāzi. nu, Redz, mēs tu jau labi atnācām nofilmēji, pēc kā viņš šova. to līkumu izņēma. Pīpēc. Šitas arī ātri iet iekšā līkumā. Švilpa tiek nošvilpta un 36. Tas ir 36. vai tad? Es jau neesmu baigies bembis. Mēs varam pamanīt to, ka šogad daudziem braucējiem ir nopietnas problēmas ar segumu maiņu, kad no Grandas ceļa tu izēji uz asfaltu. Tikko iepriekšējais braucējs iebrauc apmalē. Bļeļ, vecīt. Tikko iepriekšējais braucējs iebrauc apmalē, šitas braucējs atkal pārāk sabremzēja. Tā kā seguma maiņa ir tāda laikam baigi nopietna problēma rallijā. Es neesmu eksperts, es pulēju mašīnas. 46. lido, šitas ir faceliftā, luk tur smūk. Ej, tu nost uz skatītājiem! Būtu riktīgi ņirdzīgi dabūt tā kādu akmeni pa galvu. Seguma maiņa, dinamisks izgājiens no līkuma un ļoti labi, ļoti labi. Nemela, nebija labi. Man patīk tas līkums. Kad čaļi gāzē uz šitā līkuma, man uzreiz gribās viņiem 10 sekundes no laika noņemt, jo nu ir tā vērts. To savu valblē izdariņ ārā ātrāk. Nu, akal apstājās gandrīz, nu. Viņi tā. Gāzē, uj! Man patīk šitie bembis. Seguma maiņa, prātīgi, saķere, līkums, dinamisks izgājiens. Taisen jau vismāk ātri braukt. Skatītāji, mēs tā Ričards stāvam un gudri diršam. Es neesmu. Kāpēc diršam? Labi, mēs te stāvam un Ričards gudri dirš pa visiem, un es uzskatu, ka mums ir kaut kas jāpierāda. Tāpēc, ja šīs video savāks 20,000 laiku, tad mēs paņemsim... 20? Kas tu esi Mr. Beast? Ja šitas video savāks 20,000 laiku, es paņemšu savu 46. Tev mēs skatījumu no 20,000, tev jau laiks grib. Un mēs nākamgad izbrauksim ar 46. rallijā. 20,000 laiku. Nē, kā jau es minēju, 1000 laiku. Kādu 1000? 20,000 laiku un mēs braucam rallijā. 20,000 laiku un es iešu izdzemdēt bērnu. Nu, ko šis apstājās? Šis jau vispār. Davai! Kas tā, bļaļ? Davai! Paralēlā parkošanās te jāmauc ir. Te ir rallija. Te nav kurš ātrāk apstāsies. Nu, dinamisks gāzītī. Tā segumu maiņas moments. Apmalē ir tuvu apmalē. Tu vai filmēji mašīnu? Filmēju viņu. Tā. Labdien. Mani sauc Vilnis. Es jau esmu atbilst skatīties, kā mašīnas konko. Paskatās, kā šitā. Ātri izņem pagrieziens. Brauc, gādzi. Ruceks. Kreisais pagrieziens. Nu, seguma maiņa. Lūdzu, tagad. Pilnā. Redline. Braucam. Un iedodam gāzē. Nākošais automobīls brauc. Ui! Paties! Ļoti baltu koks! Izņem pogu tozi ļoti ādi! Karoči, ja es uzminēšu, kāda būs nākošās automašīnas marka, tu man uzsaukšu vēl vienu aliņu. Ok. Nākošā mašīna būs BMW. Seguma maiņa! Ričards man tāds, ja nākamā mašīna ir BMW, tad tu man pērc aliņu. Tagad mēs uzzināsim. Tikai viņš bija 20 BMW, pēc kāds, ja nākošā būs kaut kāda cita, nu tās gan būs. Ja nav, ja nav BMW, kas tad? Tad es uztaisīšu 2 pietupiens. 23 pietupiens. Bet būs BMW. Nu, labi, redzēsim. Man menisks izšķīdīsies, sākšu. Ir BMW. Labi, ejam prom, Kristiāna. Bet tas nav BMW. Kas tad tas ir, Mercedes? Tas ir Opels. Tur bija tāds priekšpiedziņas Opels. Gāzītī. Kur tu ej? Dinamiski iziet no līkuma, nedaudz gāzē. Mēs mainām lokāciju, jo mēs esam saskatījušies, kā čaļi drifto. Tagad mēs gribam redzēt kādus asus līkumus. Nākošais bembītis diezgan dinamiski iet līkumā.
Tagad viņam ir jāgāzē un jādriftos. Gāzi, gāzi, gāzi! Pa ko es maksāju reāli? Pa ko? Pa šito? Šis nav pa brīvu pasākums. Sazēšās! Aiziet, ķuršķīts! Dāj vēlreiz. Bet šitas bija... Viss, nu, hop! Op, Labā! op, 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 op! Mēs kļūdām! Kas man izmetīs? Oj, 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 Tāds vēl Žoris. nav piedzimis. O! Oj, 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 oj! Davai, davai, do grīdā! Aiziet, vēl! Redz, viņš rokas pacēla. Un ko viņš darīs? Viņam tur reāli traucē tagad. Nu, vecīt, rallijas bija baigi krutā štēle, bet vajadzētu aizbraukt paēst, ne? No jauna. Nu, tev patīk rallijas, vecīt? Nē, Nepatīk? šogad bija diezgan tāds. Nu, man patīk rallijas, bet man liekas, ka būtu laiks tā kā aiziet paēst, ne? Nu, es būtu riktīgā tēma. Nu, vajadzētu aiziet kaut ko bišķi uzēst, ne? Kāpēc biški? Tu esi tāds lops un tikai biški. Tu esi manā jūrmalā. Viņš man bļauj ausī, viņš smir pēc alus. Latvija! Rallī! Ka čau!